Rēzeknis nūvoda ziņas. Itamā sasdienā 17. septembrī notiks 11. Saeimas vēlēšanas, pirmos orkortes Saeimas vēlēšanas valsts viesturē. Par to sekmēgu norisi Rēzeknis novadā rūpējās Rēzeknis novada vēlēšanu komisijām, kuras priekšsēdētoja Ilona Turka šodien gastēja Latgoles radijas studijā. Sveicinoti, Turkas kundze! Sveicinoti! Pastostiet lūdzu, kas vēlētojam jojam vārā 17. septembrī dūdūtīs izvēlēšanu īcirknī, kai tad vispareizokī, vislabok vajadzētu nobalsot, lai tu balsošanas biļeteni būtu derīgi. Tātad vispirms obligāti ir jāpārzalīcinās par to, vai ir derīga pase, vai ir derīgs pases derīguma termiņš. Nokušīs obligāti, tad, kad tiek aizpildīta zīme, ja īpaši atbalsta kādu kandidātu vai neatbalsta, obligāti ir jāatzīmē atzīme plus, ja tā sauktīs krusteņš. Nedrīkst būt ni zvaigznīte, ni punkteņš, ni putneņš. Tāpat arī ir arī tamā gadījumā, ja neatbalsta kandidātu, arī tad ir jāizsvītroj vārds un uzvārds. Navis kvadrātiņā jāieliek mīnus zīme. Ja to neizdara pareizi, tad vēlētoja griba diemžēl netiek izpausta pilnīga, un līdz ar to, piemēram, ja ir mīnuseņš, tas nozīmē, ka viņš nav izsvītrots, tas vienkārši tiek skaitīts kā kandidāts, kuram nav izdarīti nekādi grūzījumi. Līdz ar to obligāti ir jāievēroja pluseņš, krusteņš un svītrojums. Pastostiet lūdzu, cik Rēzeknis novadā ir vēlēšanu īcirkņu, kādi tad būs darba laiki? Tātad Rēzeknis novadā ir 27 vēlēšanu īcirkņi. Vēlēšanu īcirkņi darbu jau ir izsokuši kopš 7. septembra, strādājas, protams, līdz 16. 4 stundas un vēlēšanu dīnā tātad no 7 līdz 8 vakarā. Izņemot Lūznavas īcirkņi, kurš strādājas līdz 22. Tā kā to noteicis ir likuma grozījums. Jūs sacījāt, ka vēlēšana īcirkņi ir uzsākuši savu darbu un pa ito darba laiku, vai dzīvotāji ir grīzušies ar kādiem jautājumiem, un ja ir, tad kādi ir tī aktuālākie jautājumi, kas nodarbina vēlētājus? Protams, jautājumu, ka vienmēr ir diezgan daudz, ļoti bieži interesēs un it noskaidrot tātad deputātu kandidātu sārakstus, noskaidroja, kā varētu pieteikt balsošanu vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa nevar nobalsot vēlēšanu īcirkņos. Tad, protams, ir arī tādi jautājumi, dēļ kām netiek vēlētos nogodots vēlēšanu īcirknī. Par to visbiežāk ir neapmierināti vēlētāji, bet, nokas tad toreiz arī, protams, attiecīgi, ja ir nepieciešams pieņemt īsnāgumu, palīdzēt, varbūt paskaidrot, kādā veidā to īsnāgumu sagatavot, attiecīgi par nogodošanu īcirknī ir jāatgādina, ka tīsības vēlēt ir pilsoņa tīsība. Un jo pilsons realizē neatkarīgi no to, vai jau nogodo īcirknī vai nenogodoja. Jo ni pašvaldībai, ni vēlēšanu komisijai, ni pogusta porvaldē ir pienākums nogodot vēlētoju vēlēšanu īcirkņi. Tas ir jādara pašam iedzīvotājam, pašam pilsoņam. Protams, ja finansiāli līdzekļi atļauj, var arī aizgodot, bet tas nav obligāts pienākums. Jūs jau īsi minētās, bet pastostiet lūdzu vairāk, kas ir jādara tiem vēlētājiem, kuri vēlēšanu īcirknī nevar izsarastīt dēļ veselības problēmu. Tātad itādā gadījumā, iespējams, ka pats vēlētājs arī nevar atnākt uz īcirkni, to var izdarīt, teiksim, aprūpētos ģimenes locekļus vai draugi vai kaimiņi, atnest no vēlētāja īsnāgumu, kurā lūdz organizēt tātad šo te balsošanu mojos vai jo atcerašanos vītā. Tādā gadījumā vēlēšanu komisija vēlēšanu dīnā izbrauc un balsošana notiek vēlētāju atcerašanas vītā. Īsnāgumam ir jābūt obligāti rakstveidā, nedrīkst jau pieteikt telefoniski. Un, ja tas ir izdarāts, tad, protams, tiek organizēta. Arī attiecībā uz vēlēšanu dīnu. Īsnāgumus var izsniegt arī vēlēšanu dīnā. Bet ir atšķirība. Ja tiks iznākts īsnāgums līdz 12. Jis tiks obligāti apmierināts. Komisija obligāti izbrauks. Bet ja iznākums tiks iznākts pēc 12. tad komisija ir tīsīga apmierinot tikai tos pieteikumus, kurus jau var izpildīt līdz 20. jeb 8. vakarā.
Centrālo vēlēšanu komisija ir izstrādājusi jaunu elektronisko balsu skaitēšanas programmu, ar kuras palīdzību variešot vienkārši, mudrai un drūši apkopot vēlēšanu rezultātus. Esošo informācija liecina, ka jauno balsu skaitēšanas sistēmu izmantos 62 pašvaldības, starp tom ir arī Rēzaknis novada pašvaldība. Pastāstīt par jaunos sistēmas darbības principiem un priekšrocībām. Dēļ kam itamā gadā to izmantoja tikai 62 pašvaldības. Tātad Rēzaknis novada vēlēšanu komisija ir tie komisija, kas arī pirmo reizi strādājas ar elektronisko balsu skaitīšanu. Iepriekš ja tika izmantota rojā vēlēšanos. Teiksim, priekšrocība ir te, ka īcirknī ir iespējams otrok un arī precīzāk saskaitēt vēlēšanu zīmēs izdarītos atzīmes. Princips ir tāds, ka visas darbības līdz tam brīžam, kad tiek noteiktas derīgos zīmes, darbs vēlēšanu īcirknī notiek tieši tāpat, kā timos īcirkņos, kur balsu skaitīšanu veiks vēlēšanu komisijas lūcekļi bez datora palīdzības. Tolok vēlēšanu komisijas ar skenera palīdzību izskanēs visas zīmes, programma pati sašķiros pa sarakstim un tolok jau katru zīmi, kas jau ir izskanēta, attiecīgi kāds no komisijas lūcekļiem, kas ir noteikti mainēsīs, lai nonūgurtu, atzīmēs izdarētos atzīmes, plusiņus un sveitrojumus. Un automatiski programma ir izveidota tā, ka automatiski tie plusiņi un sveitrojumi tiks skaitīti, un attiecīgi tiks skaitīti arī tiem kandidātiem, kuriem nekādas atzīmes nav izdarētas. Rēzaknis novada pašvaldība ir izsagodojusies šos otrgaitas skenerus, bet kas tiks īsokts ar šim skenerim pēc Saeimas vēlēšanām? Tiešām ir īgodoti 10 skeneri ar tādu domu, kā uz doto brīdi vēlēšanos viens skeneris varētu apkalpot 3 īcirkņus. Pēc vēlēšanām skeneri paliks pogustu porvaldēs ar tādu domu, kā tiks izmantoti asūšos elektroniskos dokumentu sistēmas vajadzībām, jo arī tagad pašvaldībā strādāja ar elektronisko dokumentu aprites sistēmu, kurā tiek izmantoti skeneri, un nav jau noslēpums, ka viens otrs skeneris jau ir novecos. Pašvaldībai tas var būt tikai un vienīgi ieguvums, jo iztiks izmantots pašvaldības darbam, nodrošinot īstenīgumu saņemšanu no iedzīvotājiem. Un sarunas noslēgumā kāds būtu jūsu novēlējums visam Latgales radijas klausītājiem? 17. septembrī noteikti eit uz vēlēšanām, pildīt savu pilsoņa pienākumu, palīdzēt saviem radiniekiem, kuri nespēja nobalsot vēlēšanu īcirknī, sakārtot tos jautājumus, kas saistīti ar balsošanu mojos, un noteikti neaizmirstiet, ka jāizdara pareizas atzīmes, lai jūsu vēlēšanu biļetens būtu derīgs. Paldies jums par sarunu! Bet jūsim Latgales radijas klausētoju atgādināju, ka tikko dzirdējāt sarunu ar Rēzaknis novada vēlēšanu komisijas priekšstādātoju Ilonu Turku. Tos bija Rēzaknis novada ziņas.